Vai taisnība, ka no debesu skrāpja nomesta monēta sasniedz milzīgu ātrumu un tās spēks var būt nāvējošs? Es īstenībā nezinu, varētu arī tā būt, tāpēc, ka viņa krītot, viņa taču palielinās tas ātrums. Manuprāt, var, jo tad tā lido ļoti ātri un var iesist stipri. Tā varētu būt taisnība, jo šī monēta jau lido ar ļoti lielu ātrumu, vairāk nekā 160 km/h, un gan jau būtu sāpīgi dabūt monētu pa galvu. Es domāju, ka tā varētu notikt, jo monētā tomēr tas ātrums būtu liels diezgan. Es domāju, ka tas nav iespējams. Manuprāt, nē, bet filmās iespējams, ka var tā. Es domāju, ka tas droši vien ir vienkārši tāds pieņēmums, kurš noteikti ir apgāžams, jo ir ļoti maz iespēja, ka trāpīs tieši par to cilvēku. Puiši no Agenskalna valsts ģimnāzijas, komanda 6 tranzistori, kas piedalās konkursā Eksperiments, ir apņēmības pilni pārbaudīt, vai stāsts par monētu un augstceltni ir patiesība vai mīts. Eksperimenta vieta – Dzintaru meža parks Jūrmalā ar 38 metrus augstu skatu torni. Tā platforma atrodas 33,5 metrus virs zemes, tātad monētas tiks mestas no šāda augstuma. Eksperti – skolotāji no portāla Fizmiks LV. Savukārt par monētu uzbrukuma mērķi kalpos 46 ar ūdeni pildīti baloni. Komanda sadalās 2 daļās. Viena dosies augšup, otra kontrolēs, kas notiek lejā. Vēl tikai sakaru pārbaude, un eksperiments varēs sākties. Dzirdi. Dzirdi. 3, 2, 1, aiziet! Trāpīs kādu noteikti. Nevienu izsas garām. Metieni seko cits citam, taču monētas lido visos iespējamos virzienos un knapi pietuvojas baloniem. Visu beidzot, tikai viena monēta trāpa balonu snuķītim. Kāda monēta nokrita jums tuvāk? Spīdīgā. Bija 2 spīdīgās, lielāk vai mazāk? Patiesība ir tāda, ka ne kritiens no torņa Jūrmalā, ne Manhetenas debesu skrāpja nerada briesmas apakšā stāvošajiem cilvēkiem. Monēta ir viegla un plakana, gaisa pretestības ietekmē tā nevis krīt, bet virpuļo. Pat ja neeksistētu gaisa pretestība un monēta krītot sasniegtu iespaidīgu ātrumu, tās spēks vienalga nebūtu bīstams. Eksperimentētāji ir nedaudz vīlušies un ierosina izmēģināt ko smagāku. Vajadzētu vēl kaut ko foršu nomest. Eksperimenta vārdā tiek upurēti daži baloni. Aiziet! Ir! Un visi vienkārši atlaid vaļā. Tad redzētais eksperiments mums parāda to, ka monētai ir liela gaisa pretestība. Un pat neliela vēja plūsma ietekmē tās kustību. Tādēļ, nometot monētu no liela augstuma, diez vai tā varēs ietekmēt kaut kādu priekšmetu plīšanu, vai arī sliktākā gadījumā, ja trāpīs cilvēkam, tad diez vai tas būs nāvīgs ievainojums. Bet kādu tad mēs redzējām ar balonu, tie ir daudz smagāki, gaisa pretestība tos ietekmē daudz mazāk, un līdz ar to ar tiem var trāpīt pa balonu un redzēt, kā balonu plīst.